Pirmā sadarbība bija tikai kādā 92. vai 3. gadā. Un tas bija Ozze. Toreiz tas stāsts apmēram tāds. 90. gadu stāties priekšā, cik tas bija bēdīgs laiks vispār. Īpaši jau tur tādiem mākslinieciņiem un tādiem, kas tur nebija zem institūcijām apakšā, lai gan visiem bija slikti. Man bija draugs tāds zviedru režisors, un viņš tur bija atkūlies uz Rīgu, uz Latviju, kaut kad 80. gadu beigās arī sapazināmies. Mēs jau taisījām Nacionālā teātrī to zviedru izrādes kopā. Šis teica, saka, vienreiz, vajadzētu izdomāt kaut kādu tādu darbu, kurš varētu derēt gan Latvijai, gan Zviedrijai, kur varētu uztaisīt tādu starptautisku. Un tad mēs ilgi un dikti domājām, un izdomājām, ka tas varētu būt Buris no Ozes zemes. Mums tas ir zināms, jo mums bija tā grāmata, diezgan vismaz manā paudzē, bija populārs Smaragdu pilsētas Buris. Man tas zviedrs saka, jā, šito visu pasauli zina. Un tad mēs taisam augšā. Pirmais es drāzu pie Pētera. Tad beidzot sadarbojamies. Taisam šito. Šis saka, jā, viņam ar tas darbs ļoti labi zināms. Viņš ir ļoti interesants īstenībā. Vai tur ir laba literatūra vai nē, tas nav svarīgi. Toties Pēterim ir brīnišķīgi dziesmu teksts, un tas kļūst par labu literatūru automātiski. Uztaisījām praktiski gan visas tās dziesmas, bet tikai ar to iestudēšanu, nekādīgi, tāpēc, ka, 90. gadi. Neviens jau negrib tur kaut kāds tās oficiālie teātri arī ir tukši būtībā. Viņi neies riskēt tur kaut kādu no malas, tur kaut kāds students un kaut kāds tur lauku dzejnieks, kaut kāds pustraks zviedru režisors, tad neies tāds laists teātrī normālā iekšā. Ar tādu kaut kādu mistisku gabalu. Nekas mums tur nesanāca ilgstoši. Bet tās dziesmas bija gatavas. Un tad mēs ņēmāmies, un tas zviedrs nošpļāvās, un tad sāksim tad ar Zviedriju. Un būtībā Oza burvim pirmizrāde notika Zviedrijā, nevis Latvijā. Visi tie Pētera teksti tika pārtulkoti, tie zviedri tur paši notulkoja, tur neņēma nekādu baigi smalko tulku. Tā kā mēs taisījām tajā Zviedrijā, tas bija 97. gads. Tā kā mēs taisījām tur, tad laika gaitā jūtu, ka vajag vēl dažas epizodes, un tās jau es tad komponēju uz zviedru tekstiem virsū. Tā kā te ir dažas dziesmas, gan atkal no zviedru uz latviski, es palūdzu Pēterim pārtulkot atpakaļ atkal. Piemēram, tas frizētavs gabals. Zviedrijā baigi labi, patika, un bija ļoti labi, brīnišķīgi, un Latvijā mums izdevās 2004. gadā viņu uzvest Dēls teātrī. Gaitīgi labi, nospēlējām 2 sezonas, un tad pagāja laiks, un nagi nieza gribās vēl kaut kā vēlreiz. Kaut kas tur likās, ka varētu labāk, ka varētu interesantāk, ka varētu kaut kā savādāk to visu darīt. Un tas bija Dats iniciatīva. Jā. Tā bija vispār atklāšana. Dailes mūzikas nams Daile atklājās, un mēs ar Andu runājām. Es piedāvāju ideju uztaisīt izrādi, kas priekš tiem laikiem ir pietiekoši moderna un tehnoloģiski sarežģīta. Rezultāts bija, man liekas, ka interesants. Mēs uzaicinājām savus draugus dziedāt un spēlēt ar principā visu mūziķu tur uzstājās, ieskaitot Niku Matvējevu. Tas process bija ļoti interesants. Tas viss notika uz Rīra, uz skatuves. Caur programmām tika izspiest uz ekrāna. Tad ekrānā redzēja summu, un visi cilvēki redzēja tos maketus. Es varbūt izstāstīšu, būdams cilvēks, kurš arī neko no tehnoloģijām nesaprot. Es izstāstīšu tiem, kuriem arī īsti nav skaidrs, kur tas stāsta. Tur ir maketiņi tādi smuki. Maketiņi tiek filmēti. Ar otru kameru tiek filmēta reāla skatuve, uz kuras darbojas tie cilvēki. Jo tas viss tiek salikts vienā bildē beigās. Un tad finālā tā summa tika rādīta uz ekrāna. Es neko tādu nebiju redzējis nekur. Par to, ko viņš stāstīja par zviedru versiju, es biju horeogrāfs. Dailē es savukārt biju producents vairāk. Tur bija cits režisors, Auškāps bija režisors. Man nesanāca viņas atstrādāties. Es dziedāju viņa dziesmas, un ko es gribu teikt, tīri personīgi, man liekas, ka tas teksts, kaut kā man neliekās kopā ar viņu, tas teksts ir tik vienkāršs. Viņš pasaka tādas dziļas lietas, tik ļoti vienkārši, tas ir tik ļoti latviski. Bieži vien dzeju tu jūti, tur sieviete rakstījis jau vīrietis. Te tu nejūti, vai tā ir sieviete, tas ir kaut kas pa vidu. Un tāds vienkārši lietas pateikt tik dziļi, tik aizkustinoši, tik smalki. Ne dzejnieks, ne teksta autors, man liekas, ka viņš ir kaut kāds vēstījums.